Šis ir materiāls sīpoliņa piedzīvojumi, kur bērni iepazīst sīpolu caur stāstu, kustību, darba lapām un praktisku darbošanos. Tēma ir dzīva, saprotama un ļoti piemērota pavasarim. Bērni iepazīst, kas augam ir vajadzīgs augšanai – saule, zeme, ūdens un siltums. Krāsainie attēli palīdz to saprast viegli, skaidri un bērniem saistošā veidā. Kad sīpoliņš kļūst par tēlu, bērni daudz labāk iesaistās. Ar masku, kustībām un sarunu tēma kļūst bērniem tuvāka un interesantāka. Šeit ar kamišaibu tehniku bērni klausās pasaku un pilnveido valodu. Attēlu kārtošana palīdz saprast stāsta gaitu soli pa solim. Darba lapā bērni savieno, kas sīpoliņam nepieciešams katrā gada laikā. Tas palīdz nostiprināt izpratni par augšanas apstākļiem. Īpaši vērtīgi ir tas, ka tēma nepaliek tikai attēlos. Bērni paši stāda sīpoliņus, sasaista pasaku ar īstu pieredzi, kā arī izspēlē lomu spēli veikalā stādu veikals. Šis materiāls palīdz veidot pilnvērtīgu nodarbību par sīpoliņu ar stāstu, kustību, darba lapām un praktisku darbošanos vienā tēmā. Gaidām ciemos e-pirmskola.lv